Mēs taisām reklāmas kampaņu, un administrators raksta mums, ka neviens no tā, kurš tajā kampaņā piesakās, neierodās. Es atveru vaļā vienkārši to reportu, un es skatos, ka ir pieteikumi, tur kaut 25 pieteikumi bija, un 2 cilvēki tikai nav ieradušies. Ļoti daudz cilvēki pieņem lēmumus, balstoties uz emocijām. Vienkārši viņiem liekas, ka kaut kādi pēdējie 2, 3, 4 varbūt tās neatnāca. Viņiem nav cipari, kur to apskatīties, un viņiem liekas, ka tas viss ir bezjēdzīgi, tas nestrādā, man to nevajag, vienkārši vai beidzam to darīt. Es atverot vaļā atskaiti, es redzu, ka tur ir 25 pieraksti, 4 no 25 nav ieradušies. Tas nozīmē to, ka tie ir tikai 4, kur neieradās, un tas ir pilnīgi ok. Bet lielākajai daļai cilvēku nav kur apskatīties. Viņi vienkārši operē, ņemot vērā tikai to, pēc sajūtām. 3 neieradās, 4, 2 uzraksta, kad viņiem neinteresē vai ka viņi kaut ko nevar atrast, un tad liekas, ka tagad neviens neko nesaprot, tagad visi raksta, ka viņiem grūti pierakstīties un tā tālāk. Rezumē ir, kad ja tu nemēri vai ja tev nav tas, ko tu dari, redzams kaut kādā veidā cipros, tad tev ir grūti pieņemt lēmumus.